Man galvenais ir, lai tai dziesmai ir kaut kāda melodija, un lai tā dziesma, teiksim, tie vārdi un viss, lai tas, lai man klausoties būtu kaut kāds pienesums, vai es jūtos labāk, vai tur sliktāk, vai kaut ko atceros. Tur var būt AC/DC, tur var būt Eminems, tur pat var būt, Šalla varbūt nē, bet... tā bija tā štēle, ko agrāk klausījos, tagad kauns, ja? Visi tie zin Šallis, ka jau... Kā tur bija pensionārs attiekās aptiekās, ja kaut kā tā tur gāja vaļā. Jā, centrālajās aptiekās. Redzēs arī Šāli paklausījos. Bet man patika, viņš, starp citu, es kaut kad mēģināju, nevis Šāli, bet Armāns bija tāds. Kurš ar Žostkīs Čalis bija. Bija tāds arī reperi. Bet tas bija vēl, manā skolas laikā, teiksim tā, vidusskolā. Jā, bija Armāns. Mani sauc Armāns. Viņam vēl tā dziesma bija... bļāviens, ja kāds varētu uzrakstīt šito, ja te Armanda to slavenāko dziesmu. Viņš tā kā uztaisīja tā kā country stila tādu, bet viņš ķipā uztaisīja, skatieties, cik viegli ir palikt populāram ar kaut kādu 4 akordu vistupāko dziesmu. Un viņš viņu uztaisīja, un viņš tik aizgāja tā dziesma viņam tā, ka visās rotācijās. Tā arī, ka Laustās lūpas dziesma. Laustās lūpas dziesma, nē, man liekas, ka tā